Tātad šī video tēma ir kvadrāta nevienādību atrisināšana. Pirms mēs ķeramies pie pašas kvadrāta nevienādību atrisināšanas, mums vajadzētu atcerēties tās lietas, kuras ir būtiski nepieciešams, lai šo darbu mēs varētu veikt. Pirmais, kas mums jāatcerās, kā noteikt kvadrāta funkcijas zaru vērsumu. Tātad es zinu, ka kvadrāta funkcijas vispārīgais veids ir y ir ax kvadratā plus bx plus c. Un atceros arī to, ka ja kvadrāta locekļa koeficients, tātad tas skaitlis, kurš atrodas pirms x kvadrāta, ir lielāks par 0, tad zari ir vērsti uz augšu. Un ja kvadrāta locekļa koeficients ir mazāks par 0, tad zari ir vērsti uz leju. Nākamā svarīgā lieta ir, kā iegūt krustpunktus ar x asi. Mazliet atgādināšu pāris zināmas lietas. Ja mums ir koordināta plakne, un uz x as es atlieku kaut kādu punktu, tad šī punkta x koordināta ir kaut kāda x1, bet šī punkta y koordināta ir 0. Ja es jebkurā citā vietā uz x as atlieku brīvu punktu, tad x koordināta viņam atkal ir kaut kāda, un y koordināta ir 0. Tas nozīmē, ka jebkuram punktam, kurš atrodas uz x as, y koordināta ir 0. Tādēļ y vietā es varu ievietot 0 un atrisināt iegūto kvadrāta vienādojumu. Atrisinot kvadrāta vienādojumu, es iegūšu saknes x1 un x2, kuras tad būs arī krustpunkti ar x asi. Nākamā svarīgā lieta ir atcerēties, ko nozīmē vai kad kvadrāta funkcija ir pozitīva. Ja mums ir iedots kvadrāta funkcijas grafiks, es uzskicēšu kaut kādu kvadrāta funkcijas grafiku. Pieņemsim, šajā gadījumā es izvēlēšos šādu. Tātad funkcija ir pozitīva visiem tiem x-iem, kuriem y vērtības ir pozitīvas. Y vērtības ir pozitīvas šajā intervālā. Šim y-am pozitīvs, 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 pozitīvs. Tātad funkcija ir pozitīva tad, ja grafiks atrodas virs x as. Šajā, tātad no viena krustpunkta ar x asi līdz otram krustpunktam, šajā piemērā funkcija ir pozitīva. Un pretēji funkcija ir negatīva tajos intervālos, kuros grafiks atrodas zem x as. Tagad ķersimies pie piemēra. Es esmu izvēlējusies šādu kvadrāta nevienādību. Tātad pirmais, kas man ir jānoskaidro, zaru vērsums. Šajā gadījumā es redzu, ka kvadrāta locekļa koeficients a ir 1, šeit ir 1, tas ir lielāks par 0, tātad zari vērsti uz augšu. Nākamais ir krustpunkti ar x asi. Tātad atrisinu kvadrāta vienādojumu. Šajā gadījumā es risināšu kā pilno kvadrāta vienādojumu, bet tikpat labi to varētu rēķināt ar Vieta teorēmu. Tā, b kvadratā mīnus 4 kvadratā mīnus 4, man pazudis bija burtiņš koeficients c, reiz a man ir 1, un c ir mīnus 5. Tātad šis te ir c. 16 mīnus reiz mīnus ir plus, tātad plus 20.
un diskriminants ir 36. Viena sakne. Es uzrakstīšu arī formulu b kvadratā plus kvadrāta sakne no diskriminanta dalīts ar 2 reiz a. Tātad, koeficients b ir -4, tātad mīnus b būs tam pretējais plus 4. Kvadrāta sakne no diskriminanta dalīts ar 2 reiz a, un a šajā gadījumā man ir 1. Tātad smuki izrēķinu, ka viena sakne ir 5. Līdzīgā veidā aprēķinu otru sakni, tikai šajā gadījumā atņemot kvadrāta sakni no diskriminanta. 4 mīnus 6 dalīts ar 2, mīnus 2 dalīts ar 2 ir mīnus 1. Tātad mums ir iegūtas 2 saknes, mīnus 1 un 5. Un es šeit viņas arī atlieku. Mīnus 1, 2, 4 un 5. Šajā gadījumā es redzu, ka mums ir vajadzīgs, ka mums ir dota stingrā nevienādība. Ja mums ir stingrā nevienādība, tas nozīmē, ka šeit ir nevis pildīti punkti, bet cauri punkti. Tas nozīmē, ka vērtības -1 un 5 nepiederēs atrisinājuma intervālam. Tā, veros un redzu, ka mēs izdomājām, ka zaru vērsums būs uz augšu. Tātad es tagad tikai ieskicēju parabolu, un man nav svarīgi, kurā vietā ir virsotne. Tātad šajā gadījumā mums vajadzīgs, kad kvadrāta funkcija ir pozitīva. Tātad kvadrāta funkcija bija pozitīva tad, kad grafiks atrodas virs x-as. Šie 2 apgabali ir tie, kad grafiks atrodas virs x-as. Tātad šeit ir viena sakne, otra sakne. Un būtībā man atliek pierakstīt tikai atbildi. Un atbilde ir tātad šie intervāli, kurus es tagad iesvītroju, ir vajadzīgie manis meklētie intervāli. Un atbilde ir no mīnus bezgalības līdz -1 neieskaitot, jo šeit bija stingrā nevienādība. Apvienojumā ar otru intervālu, kurš sākas ar 5 un beidzas ar plus bezgalību. Arī vērtība 5 nedara par atrisinājumu. Un vēl es gribētu otru piemēru. Un otrs piemērs man ir šāds. Tieši tāpat kā iepriekš noskaidrosim zaru vērsumi. Šajā gadījumā redzu, ka A ir -1. Tātad tas ir mazāks par 0 un zari ir vērsti uz leju. Nākamais ir krustpunkti ar x-asi. Atrisinu kvadrāta vienādojumu. Diskriminants 4 kvadratā -4 reiz -1 reiz -3. 16 -12 ir 4. Viena sakne. Mīnus b, b ir +4, tātad mīnus b būs -4. Plus kvadrāta sakne no diskriminanta, kas šajā gadījumā ir 4, dalīts ar 2 reiz a. A šajā gadījumā ir -1. Nu, atliek tikai veikt aprēķinus. -4 plus 2 ir -2,
Un -2 dalīts ar -2 ir 1. Tātad ir viena sakne. Otra sakne aprēķina līdzīgi, tikai atņemot kvadrātsakni no diskriminanta. -4, -2 dalīts ar -2. -6 dalīts ar -2 ir 3. Un es veiksmīgi esmu ieguvusi abas divas saknes. Tātad veidoju skici x-as, y-as un atlieku krustpunktus ar x-asi. Šajā gadījumā ir 1 un 3. Atkal vēros, kāda nevienādība man ir vajadzīga. Es redzu, ka šoreiz ir nestingrā nevienādība, un man vajag lielāki vai vienādi kā 0. Tātad, ja man ir nestingrā nevienādība, tad man šeit punkti bija jāliek pilni. Un nākošais, ko es tagad skatos, grafika skicei, zari ir uz leju. Tad es arī šo skici izveidoju. Tā kā mums bija vajadzīgi pozitīvie atrisinājumi, es atceros, ka pozitīvie bija tie, kad grafiks atrodas virs x-as. Un šajā gadījumā tas ir patīkamākais intervāls, un man atliek tikai pierakstīt atbildi. No 1 līdz 3, un to lieku kvadrāti iekavās, jo šeit bija pilnie punkti. Tas nozīmē, ka vērtības 1 un 3 piederēs atrisinājumam. Paldies! Šodien beidzam!